Добрый вечер. Добрый вечер. Это программа «Спорная территория» на Первом Балтийском канале. В студии Jurgis Liepnieks. Un Andrejs Mamikins. Šis ir raidījums Strīdīgā teritorija, un mēs mēģināsim atkal mazliet saprast, cik daudz mums ir kopīgi un dažādi cilvēkiem, kam ir viena dzimtene, bet dažādas dzimtās valodas. Как и неделю назад, мы можем говорить каждый на своем родном языке, а программа эта для всех, и для нормальных, и для билингвальных. Но сегодня у нас чуть-чуть изменился формат и логика вещей. Jā, šodien mums viesos būs brigādes ģenerālis Kārlis Krēsliņš. Viņš būs raidījuma sākumā, un tad, protams, mēs daudz runāsim par 9. māju, kā gan savādāk. О чем же еще говорить после того, как 9 мая отшумело по стране? Наш гость сегодня – это латвийский бригадный генерал в отставке, депутат парламента, представитель фракции ВИСУ Латвии ТБ ЛННК Карлис Крēsliņš. Добрый вечер. Labvakar, добрый вечер. Как 9 мая отметили? 9. māja es biju darbā, strādāju. А вот что-то как-то вы стали ньюсмейкером таким на уходящей неделе. Выговор получили, из партии вас исключили за интервью на русском языке. Был такое? Bija, un man jāsaka paldies tiem, kas man tādu reklāmu organizē. Es nekā gan nemaksāju par to, bet reklāmu man organizēja ļoti labu, un ļoti daudzi cilvēki man zvanīja. Es kļuvu labāk atpazīstams, un viņiem liels paldies. Но мне нравится, конечно, ваше чувство юмора, но в принципе в ВИСУ Латвии есть запрет депутатам говорить на русском языке с латвийскими средствами массовой информации, которые работают на русском языке. Я так понимаю, 3 интервью, 2 на 2 телеканалах и 1 на радио, это был ваш самый страшный грех. Jā, tas ir taisnība, jo jautājums ir tāds, ka es pats tam biju piekritis. Kad mēs pēc vēlēšanām, kad es kļuvu par deputātu, es tam piekritu. Un tādēļ, ja esi piekritis, tā ir jāpildīt sevišķi virsniekam. Un kāpēc to jūs nepildījāt? Vainīgs. Es atzinu valdes sēdē, ka esmu vainīgs. Es saprotu, es varētu paskaidrot iemeslus, jo dažreiz es uzskatu, kad, ja grib savu pozīciju, savas partijas pozīciju paskaidrot tiem, kas klausās un redz, tad es labāk runāju viņu valodā, lai būtu tas saprotamāk. Un tādēļ es uzskatu, piemēram, šis raidījums, ka šeit ir iespējās abās valodās, tas ir ļoti pareizā virzienā gājiens. То есть вы осознали, вот сейчас на русском говорить не будете? На вопрос Мамикина отвечать. Nu jā. Bet man interesē jautājums tagad, varbūt no citas tēmas par kultūras ministri. Jā. Tāpēc, ka formāli jūs esat viens no tiem nedaudzajiem deputātiem, kuri nes politisko atbildību par kultūras ministres darbu, jo viņi ir tā kā no visu Latvijai, viņi ir visu Latvijas biedrs, un viņi ir no šīs partijas deleģēti šim te amatam, un, faktiski tātad visu Latviju. Saeimas frakcija, tā skaitā jūs, nesat atbildību par to viņas darbu. Ja? Viņi ir jūsu cilvēks. Kā jūs komentētu tos pēdējo dienu notikumus un faktiski ne dienu, faktiski viņas darbību? Ja? Es teiktu, šeit ir divas lietas. Tā viena lieta ir tāda, ka principā tas, kas tur notiek, tam vajadzīga ir sīkāka analīze. Jo es zinu situāciju vienā vai otrā ministrijā, ka tur ir daudz nekārtības. Un, ja atnāk cilvēks grib sakārtot, tad tas aparāts birokrātiskais, kas ir tur, to var ministram likt lielas problēmas. Tā ir viena situācija. Tā ir tāda varbūt situācija. Jums nav tā sajūta, ka, teiksim, ministri tomēr būtu varbūt jāatsauc, vai ministrei būtu jādemisionē tāda, visu Latvijā jums nav sajūta. Un jums personīgi... Es pagaidām tādu sajūtu nejūtu, es konkrēti nezinu, tādas ir. Labi, parunāsim, labi. Mēs sapratām to viedokli, varbūt atgriezīsimies apakaļ pie tām latviešu un krievu lietām, tās mūs varbūt vairāk interesē un tā. Kad jūs skatieties uz to, kas notiek 9. maijā pie uzvaras pieminekļa, kādas ir jūsu sajūtas? Man ir sajūtas, es uzskatu, un esmu teicis arī iepriekš, ka principā katram ir tiesības atzīmēt tos svētkus vai atcerēties tos biedrus, ar kuriem ir kopā karojis. Tas cepuri nost, un tie, kas karoja ierakumos, ka es esmu teicis, kas nav policijas funkcijas, visu cieņu. Bet man bija viens tikai tas noteikums. Nelietojiet ne Staļina varas, ne Hitlera varas atribūtiku. Nelietojiet saņemtos ordeņus, medaļas. Jūs varat atzīmēt savus biedrus, jūs kaut kur karojat, kaut kur tikai atzīmēt. Jā, jums tas ir Ну и слушают ваши советы, ваши товарищи по партии, например? Не использовать символику, медали не носить? 16. martā
viss bija ļoti normāli, ka gāja nolikt ziedus, nevienam nebija nekādas simbolikas, ne Vācu armijas, ne Krievu, padomju armijas. Ну, а сейчас на этой неделе 9 мая. 9. maijā es nekādu informācию tādu neredzēju. Jūs domājat par bērnu dārzu? Подождите, у вас внуки есть, господин генерал? Я. Внуки? Есть Я. внуки? Я. В детский сад ходят? Я. Ходят? Как называется детский сад? Man ir dažādi bērnu Да? dārzi. Jā. Ну как, название помните? Не совушка? Нет, не Пуциты? Если бы они в Пуциты ходили, к ним бы пришли люди в форме легионеров и рассказывали бы о патриотическом воспитании. Поддерживаете идею коллеги Парадникса? Es pateikšu tā. Pirmkārt, ir likumi un normatīvo bāzi. Es uzskatu, ka viņi droši vien aizliedz. Es neesmu tāds speciālists analīzējis. Tas ir tā formālā pusē. Злостный нарушитель закона. Ваш товарищ по партии. Es vēlreiz saku, ir likumi, tur ir jāskatās. Ja runā par manu personīgu, es tā nedarītu. Jo šeit ir vairākas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka es sacīju, nekādas formas, kas bija vai Stāļina armijas vai Hitlera armijas, nelietot Latvijā. Varēja atnāktu godasardzes, mūsu tagadējā, kas ir uniformā. Tas būtu pieļējums skola vai ar bērniem tikties. Tas ir pirmais punkts vai otrais punkts. Nākamais punkts ir par to, ieročus bērniem spēlēties. Es kā karavīrs nedrīkst. Господин генерал, вот о военных вещах. У вас нет ощущения, что Родина попользовалась вами и выкинула как использованный материал просто на обочину? Я могу пояснить, что я имею в виду. Вы долгое время служили в советской, потом в российской армии. Еще чуть-чуть, и в начале 90-х вы были бы генералом российской армии с дачей под Москвой, с Волгой в историческом центре Москвы, с пенсией, с хорошими условиями и неплохими вообще вот качеством жизни. Но вы от всего этого отказались и в 92-м приехали в Латвию простым полковником, строили вооруженные силы, писали концепцию. А потом, пусть вам и дали бригадного генерала, но, в общем, лишили допуска, потому что у вас дочка в Москве, сказали, что вы не нужны, и даже ваши замечания по концепции обороны никого не интересуют. Вам не обидно за страну? Es teikšu tā, es neapbežojos, un man visas tās labās tur nauda un viss tas man interesē sekundāri. Man pat tā ideja vairāk patīk, ka man bija iespēja būt pie tiem cilvēkiem, kas veidoja Nacionālo aizsardzības akadēmiju, kas veidoja bruņotos spēkus. Es esmu ļoti gandarīts. Tas, ka ir cīņa, ka jāpierāda, ka tur nav tik vienkārši, tas ir dzīves stils un veids. Es esmu vienmēr bijis cīnītais gan padomju laikā, gan šī laikā. Все равно, последний вопрос. А 9 мая-то вы что не отмечаете? Вы сколько лет в советской армии прослужили? 29. 29 лет жизни вы списали из своей жизни? Нет. Но это же та армия, которая взяла Берлин. Это та армия, которая принесла миру свободу от нацизма. И вы считаете, что этот день чужой для вас? Ar šito jautājumu mēs tā kā akurātāk. Es cienu koalīcijā, kas uzvarēja Eiropa un otrā pasaules karā. Cepuri nostēs visu cieņu. Bet to es īsti nesaistu, ka tas, kā padomju laikos bija, ka tikai tā padomju armija, tas jau nebija tikai padomju armija. Tā bija koalīcija, kas uzvarēja to fašismu. Tādēļ šeit es tā kā strikti atdalu. Es cienu, jā, tas ir ļoti, viņi ir izdarīja ļoti daudz un visu cieņu. Но в следующем году к памятнику в Пардаугаве не пойдете? Jautājums ir par to, ka mēs tikko arī iepriekš runājam. Es uzskatu, ka es pilnīgi atbalstu to, ko sacīja arī mūsu prezidents. Principā, ja nelietojam simbolikas, vienas vai otras okupācijas varas simbolikas, jā, var iet kopā, kādēļ ne? Nolikti vainagus atceres vai kas. Tas ir jautājums. Man nepatīk, ka lieto to simboliku. Un daudzi cilvēki... Bet tā ir simbolika, kuru jūs nesājāt 29 gadus, jā? Ne, tā jau tomēr, to nav tik viegli tā kaut kā nelietot. Padomju, tie ir veterāni, tās ir viņu formas, jā? Viņi tādās, Redziet, man arī ir, sacīsim, jūras aviācijas vēl uniforma, laikam, kaut kur varētu atrast, vai kā es biju jūras aviācijas. Bet jautājums jau ir tā, ir bijis kaut kāds periods tur vienā vai otrā. Mēs tātad esam brīvā Latvijā. Es varu
to nolikt malā vai varbūt... То есть вы выкинули 20 лет жизни, 29 лет своей Nav жизни. izmesta. Es esmu pateicīgs tiem gadiem. Es ļoti daudz ko tur ieguvu. Es, pirmkārt, es piedalījos, es daudz ko apgūju, jauno tehniku, mēs lidojam sagaidīt luņikus un tam līdzīgi. Es ļoti iepazinu daudz cilvēkus. Es mācījos i Maskavas universitātē, Gaisa spēku akadēmijā. Es aizstāvēju kandidāta, sagatavoju doktora disertāciju. Man bija uzrakstītas ap 90 dažādas grāmatas, un es daudz ko izdarīju. Man bija, 84 vai kā, kad es... Kā jūs esat sarakstījis 84 grāmatas? Grāmatas, zinātniskie darbi un tam līdzīgi. Tas vēl bija padomju laikos. Un šeit man arī diskantās. Ģenerāli, ārkārtīgi bija prieks un patīkami ar jums tērzēt šī studijā. Vēl veiksmi un cerams, ka tās jūsu nepatikšanas ar partijas biedriem kaut kā nokārtosies. Бригадный генерал Карлис Креслинч был в нашей студии. Мы прощаемся, пару минут рекламы, а сразу после поспорим с Юргисом про 9 мая, разумеется. Labvakar vēlreiz. Strīdīgā teritorija. Šodien mēs runāsim par 9. maiju. Nu ko, Andrej, tavā teritorijā bija svētki šodien, ja? Tā es saprotu. Праздник был на территории всех нормальных людей. Jā. Нормальных, здравомыслящих. Saka, Andrej, tu esi gudrs cilvēks. Saka, vai tu tiešām nesaproti, vai tev tiešām nav nekādas idejas, kāpēc latviešiem šie 9. maija svētki tomēr vislielākajai daļai tomēr ir kaut kas ļoti pretīgs, aizvainojošs, tāds riebīgs, vēmju un izraisošs un tā tālāk. Tev nav nekādas idejas par to, kāds ir tam par iemeslu? Мне очень не хочется думать, что те люди, которые выступают против 9 мая, они действительно хотят, чтобы нацисты хотели бы, чтобы победили в той войне. Yeah. Им действительно нравится, когда евреев в печках сжигают, называют поляков белыми жидами, расстреливают вместе с цыганами, славян называют унтерменшем. Они действительно не понимают, что раненому солдату было дико больно, и он дополз и выжил. А девочка, которая по крошке собирала сахаринки на день рождения мамы в блокадном Ленинграде, мне очень не хочется думать, что все, кто против 9 мая, tā arī nevajag domāt. Им нравится вот... Nē, viņiem tas nepatīk. Un es domāju, ka tā problēma nav tik daudz saistīta ar vēsturi, par kuru mēs droši vien negribot runāsim, cik ar tā mūsdienu reālijām. Es apkopoju, manuprāt, tos argumentus, kas ir galvenie latviešiem, kāpēc viņiem šie svētki ir tik problemātiski. Es viņus apkopoju nevis tādā svarīguma secībā, bet vienkārši vienu pēc otra, alfabētiskā secībā. Un es gribu tev viņus nolasīt un izstāstīt, un tad dzirdēt kaut kādu tavu reakciju un viedokli. Ja? Varbūt tu tomēr vari to saprast, vai kaut kā pieņemt, vai vismaz daļēji pieņemt. Ja? Davai. Pirmais iemesls ir tas, ka tās ir svinības, kas notiek tomēr okupācijas karaspēka simbolikas tādā paspārnē. Ja? Viss tā simbolika, kas ar to saistās, skaidrs. Mēs visi saprotam, 9. maijā tam ir savs konteksts, ja, teiksim, otrā pasaules kara sakarā, bet latviešiem tie, protams, tas ir okupācijas karaspēks. Tie ir okupācijas karaspēka simboli un daudzu latviešu prātu. Šiem te cilvēkiem, kuri te ienāca ar okupācijas karaspēku, viņiem ne tikai te nevajadzētu kaut ko svinēt un priecāties un dziedāt dziesmas un gavilēt, viņiem vispār nevajadzētu te būt. То есть, получается, если советская Красная Армия – это армия оккупационная, то по этой логике нацистская армия, она освободительная, получается? Чтобы пришла Красная Армия, что прогнала немецкую, она красная должна прийти. Если Sarkanā armija okupēja jau pirms tam Latviju, un šeit viņi kā tikai reokupēja. Tas ir vēl viens arguments, kas izskanēja ļoti bieži šogad, ja, ka visai pasaulē un Eiropai 9. maijs varbūt ir 8. maijs un vispār uzvar par Vāciju. Ir svētki, latviešiem nav, tāpēc latviešiem tā bija okupācija. Красная армия должна была дойти до границы Латвии и остановиться там. И дальше никуда не идти. Jā, viņai vajadzēja atstāt, засохнут с голоду. Viņai vajadzēja atstāt Latviju savā varā. Mēs jau latvieši būtu tikuši galā. Bet nediskutēsim te par vēsturi. Jautājums ir, tur jau droši vien mēs nenonāksim pie kaut kādas patiesības, tos vēstures jautājums. Mans jautājums ir, vai tu vari saprast, vai tu vari iejusties, kaut kā šī pasaules redzējumā un saprast, kāpēc tas ir tik aizvainojoši. Огромная происходит подмена понятий. Те, кто отмечает 9 мая, говорят о том, что больше не будут работать печи Дахау и Освенцима,
что не будут дюны двигаться, закопанных живых людей, Ну, шкетские дюны под Лепой. Ну, tas tomēr arī nedaudz demagogически. Piedod. А противоположный аргумент, ты знаешь, это была армия оккупационная, там Сталин что-то хотел. Tāpēc neanalizēsim to vēsturi. Es domāju, šis arguments, ko tu saki, arī ir nedaudz demagoģisks. Tie svētki nav tikai par uzvaru pār fašismu, holokostu, visām fašistu šausmām. Jo mēs redzam, un tas ir vēl viens iemesls, ja, mēs redzam, ka tajos svētkos plīvo Krievijas federācijas karogi. Mēs redzam, ka liela Krievu kopienas daļa šeit stiprina šajos svētkos savu identitāti, pie tam savu krievisko identitāti, nevis vienkārši kā krievisko, bet kā tādu identitāti, kurā cilvēki pieder Krievijai. Nu, viņi vicina tomēr nevis Latvijas karogus, bet Krievijas karogus, nevis Kubas karogus. Если бы тебе 22 года говорили, что русский — это какой-то дефект, что язык у тебя неправильный, что ты должен чувствовать какую-то коллективную вину за какого-то дядю Васю, который 4 поколения до тебя жил. Если латвийский флаг — это только для нас, для латышей, у нас есть свои праздники, а вы вот тут непонятно что отмечаете, это форма протеста. А еще, пройдясь по магазинам, российский флаг можно купить за 2 лата. Latvijski minimums za 14. Skaidrs, ka viņi nevicina Krievijas karogu, tāpēc, ka viņš ir lētāks. Viņi vicina Krievijas karogu, tāpēc, ka viņi grib demonstrēt savu piederību vairāk Krievijai nekā Latvijai. Viņi demonstrē, ejiet jūs visi latvieši ar savu Latviju. Ja? А где латыши с латвийским флагом, которые придут и скажут, мы вот принесем латвийский флаг к памятнику Победы, вряд ли организаторы мероприятия запретят латвийский флаг заносить. И скажут, вот мы тоже чтим память, мы понимаем этот дух победивших людей, победивший просто страшную коричневую чуму. Я, может, говорю банальные вещи, кому-то они напоминают советское детство, но это для многих русских это выстраданные слова, и не только для русских, но для всех, кто воевал против нацизма. Bet es atgriežos pie savu jautājumu. Bet tu vari saprast, ka tas ir latviešiem problemātiski. Ka tas ir latviešiem izraisa virkni visādu sāpju un fobiju un baiļu un tā tālāk. Jo galu galā, tad, kad mēs redzam tik lielu cilvēku skaitu, identificējamies ar citas valsts simboliku, ar citu valsti, tas, protams, norāda uz kaut kādu fundamentālu problēmu mūsu tās nacionālās valsts pamatos. Ja? Mēs redzam, ka te ir nenosaka, ka integrācijas politika izgāzusies, ja? Bet te ir kaut kāda tomēr liela problēma. Un tas izraisa latviešos daudz visādu баилю, устрауkumu un проблему. А не слишком ли мы абсолютизируем категорию государства? Если Черчилль, жуткий антибольшевик и русофоб, сумел объединиться со Сталиным перед лицом нацистской угрозы, то почему сейчас нужно строго делить? Вот это вот Россия, а вот это вот Латвия. Идет вот железобетонная граница между двумя странами, и не дай бог мы перейдем ее. Ja jau mums valsts nav svarīga, tad ja mums nebūtu valsts un valstiskums svarīgs, tad jau mums nebūtu vispār šo problēmu. Tad mēs tur vicinātu nevis karogus, bet, nezinu, meiteņu brončus vai kaut ko. Ja? Labi, bet es gribētu noklausīties vēl dažus... Давай следующий аргумент, почему это не праздник. Vēl viens iemesls, kāpēc tas ir latviešiem aizvainojoši, ir tāds saistīts ar estētiku un gaumi. Jo skaidrs, ka tomēr, es negribu apgalvot, ka visi latvieši ir ārkārtīgi smalki un kulturāli ļaudis, ja? Bet tomēr šitais vobla, vodka, častuška, teiksim, viss tas pasākums, viņš bieži vien, tīri tādas estētikas un kaut kāds viedoklis, mums ārkārtīgi nepieņemams. Ja? Un ir jāsaprot un jāatzīst, ka, teiksim, ja mēs atceramies tur iepriekšējo prezidentu vai kaut kā, protams, ka tādā Kanādā augušai profesorai, tā izpratne par labu laiku pavadīšanu varbūt atšķirās no daudzu to cilvēku izpratnes par patīkamu vakaru. Un viņš vēl tāpēc ir kaut kāds tāds, it kā tāds kaitinošs. Ja? Юрдис, тот, кто считает, что воблу нужно с водкой употреблять, он действительно русских видел только по телевизору. Водку употребляют с селедкой, а воблу с пивом. Но это ладно. Ну что поделаешь, если нету других русских, которые плачут на свой праздник? Которые, вот они поют частушки, так как сложилось-то в русском фольклоре, так их и поют. Поют, потому что душа поет. И песни, ту мелодику и тот мелодический ряд, который имеет, это вот, так получилось, но имеет они нот вообще 7. Очень трудно придумать другую музыку. Это то же самое, что сказать нам или кому-то там не нравится праздник песни, потому что, или там лиго, потому что латыши могут быть иногда чуть-чуть выпившими, иногда мимо костра могут перепрыгнуть, иногда могут не попасть. Ой, какой плохой праздник, давайте его запретим. Мне вот как трезвеннику не нравится, что пиво нужно пить на лиго. Это примерно то же самое. Respektīvi, no tavām atbildēm es saprotu, viņās es nesadzirdu nekādu gatavību, teiksim, kaut kādam dialogam vai gatavību vai piekāpties. Ja?
tava atbilžu būtība ir tāda, ka mums ir taisnība, mēs svinam uzvaru par fašismu, holokaustu, visu pārējo, ja, teiksim, un tā tālāk. Un ja jums tas nepatīk, ну, sorry, ja, ну, tad neko nevar darīt. Ну, это несколько грубовато и немного карикатурно, но, в принципе, я полагаю, те, кто идут к памятнику в Задвине, в Пардаугове, они же не против того, чтобы был праздник песни. Или чтобы Рождество отмечалось в конце декабря. Или чтобы отмечался еще День матери там, в какое-то воскресенье мая месяца. Ради Бога. Они просто не хотят, чтобы кто-то плевал или какал, если хочешь, на то, что для другого человека очень важно и связано с историей каждой семьи. Потому что в каждой семье, кто воевал на стороне антигитлеровской коалиции, а основной удар пришелся на Красную армию, это тут ни один историк не возразит. Наверное, каждый Latvieši neapšauba, teiksim, uzvaras par fašismu nozīmi. Latvieši tikai saka, piedodiet, vai jūs nevarētu lūdzu ņemt vērā to, ka tas, kas Krievijai ir viennozīmīgi un vienkārši uzvar par fašismu, Latvijai ir otrreizēja okupācija. Un Latvijas konkrētajā situācijā tas nav diezko priecīgs notikums, jo sākās 50 gadu оккупация. Я думаю, что те, кто приходит к памятнику, они хотят себя ассоциировать с духом победивших людей. Они хотят не быть на стороне вечных нытиков или неудачников, нытиков и неудачников, у которых это была вторая советская оккупация, началась после окончания первой немецкой, у которых один тиран, другой. Они не хотят быть сиротинушками. Они хотят быть на стороне людей, которые выжили, которым было очень больно, и дух которых не удалось сломать, несмотря ни на что. Вот, несмотря ни на что. Labi, lai kā būtu, bet tu taču piekritīsi teorētiski tam, ka, lai varētu kaut kāda saskaņa sabiedrībā parādīties vai kaut kāda tolerance, kādam ir kaut kur jāpiekāpjas. Ну, я бы, например, был бы очень признателен хотя бы за то, чтобы главный советник президента по вопросам сплоченности общества и депутат Сейма Илмар Латковский 9 мая не говорил, что эту лавочку надо прихлопнуть. У меня вопрос, как? Как можно прихлопнуть 150 тысяч человек? У нас столько мест в тюрьмах нету. У нас, в отличие от Таллина, нету терминала Д в порту, где можно несколько тысяч человек просто согнать в одно помещение. Что, бомбу сбросить надо? Как надо? Самолет, чтобы пролетел с химическим каким-то напылением, чтобы они замерли, перестали петь в этот момент. Как лавочку прихлопнуть? Atklāt sakot, te man atkal būs tev jāpiekrīt, varbūt izkrītot no lomas, jo, lai kā es saprastu visas tās latviešu sāpes un problēmas un to, ka 9. maijs ir tiešām ļoti problemātisks simbols, tas ir ļoti dziļām problēmām, teiksim, sabiedrībā vai simptoms problēmām, tad, protams, tad, kad politiķi sāk mums mācīt atkal tā kā padomju laikā, teiksim, kādus svētkus svinēt un kādus nesvinēt, ja? Es neesmu ne gejs, ne teiksim, krievs, kurš būtu ieinteresēts vicināt Krievijas karogu kaut kādos svētkos, bet, protams, es esmu gatavs cīnīties par to, lai gan gejiem būtu iespējas svinēt savus svētkus, gan krieviem būtu iespējas svinēt savus svētkus. Un Latkovskis, protams, ir ar saviem izteikumiem diezgan smieklīgs, ja? Jo skaidrs, pirmkārt, kas viņš tāds ir, kā viņš varētu kaut ko aizslēgt, kaut kādu lavačku vai kaut ko pats viņš var kaut kādu lavačku. Ja? Kā viņš tā kā Krievijā, viņš sēž tāds FSBšņiks tipisks, ja, teiksim, kaut kāds Krievu, tāds Putinu, tur kaut kāds tur drošībnieks un saka, nē, ja kaut kas tur nepatiks, taisīsim cietbodīt. Ja? Protams, ka tas nav pieņemams, bet es arī nedomāju, ka tas ir īpaši nejauši, jo Latkovskim jau ir diezgan gara tāda provokātora slava. Ja? Teiksim, mēs atceramies savā laikā, kad 80. gados, 80. beigās, kad cilvēki dibināja Tautas fronti un sāk cīnīties par Latvijas neatkarību, viņš tur sāk izdot kaut kādu avīžēli, ja, kur acīm redzam provocēja, teiksim, cilvēkus uz kaut kādu visam citu dienas kārtību, līdztekus citām ārkārtīgi radikālām, teiksim, latviešu nacionālistu organizācijām nevelti, teiksim, cilvēki izteica minējumus par viņu saistību gan ar Čeku, gan ar visādām iestādēm. Provokātori ir provokātori, ja viņi vienmēr, teiksim, dara savu darbu, ja, un tas ir, protams, tas, ko, manuprāt, latviešu daļa liela nesaprot. Jo, ja jau mēs pieņemam, ka Krievijas intereses ir panākt, ka tie Latvijas krievi identificē sevi nevis ar Latviju, bet ar Krieviju jūtās piederīgi Krievijas informācijas telpai, tad, protams, Krievija ir ieinteresēta, lai kāds sauc krievus par okupantiem, lai kāds sauc krievus, kas te dzimuši par ciemiņiem šī valstī, lai kāds kaitina visādi taisnos. Подожди, Латковский на зарплате у Путина или у Патрушева в ФСБ сидит?
Nu, es nezinu, kā tas darbojās, ja, teiksim, un tā tālāk, ja, bet, protams, nu, ne jau vienmēr. Es neticu tādām nejaušībām. Ja? Nu, teiksim, tad, kad parādās šie provokatīvie tādi izteikumi, ja? Teiksim, kur mērķis ir kaitināt un tracināt, ja? Ne jau, ka viņš kaut ko tiešām varētu, ja? Teiksim, reāli aizklapēt svētkus, kurus svin 150 000, ja? Ne jau, ka viņš reāli domā, ka viņš vedīs autobusos viņus uz cietumiem, ja? Vai kaut ko tādu. Ja? Viņš vienkārši tracina cilvēkus. Ja? Viņš vienkārši tracina tos cilvēkus, lai viņi vēl vairāk gribētu, teiksim, nu, justies piederīgi kādai citai identitātei un tā tālāk. Tā kā tie politiķi, ja tur arī Vaideri un tā, viņi, protams, ir diezgan, nu, es nedomāju, ka Хорошо, Юрдис, viņi dara labu. А Вейдемана элита? Гости приехали тут и что-то нам, латышам, указывают, что делать. Nu, jā, nu, tāda ir Это tā sajūta. Jā. звезда Народного фронта. Это главный редактор газеты «Атмада», которую читали многие русские и тогда боролись вместе с латышами за независимость. Они гости, что ли? Protams, Гости те, кто живет здесь в своих староверских родах 300, 400, 500 лет на этой земле. Nu, to ir mazāk, bet, nu, teiksim, bet principā, Veidemanas izpratnē, tu esi viesis, tev tas ir jāsaprot, tu esi ciemiņš. Līdz ar to tavas tiesības svinēt šeit kaut kādus svētkus ir ierobežotas, jo primārās ir mūsu tiesības noteikt, kādus, ну, tomēr, mēs esam šitam saimnieki, tu esi ciemiņš. Получается, я должен рано или поздно уехать отсюда, правильно? Я же в гости пришел. Pagastил, надо будет ехать. Diemžēl, es baidos, ka to nozīmē. Jā, un tādi izteicieni Nacionālā sabiedriskā televīzijā, nu, tādā ziņā šādus izteikumus sponsorē valsts. Un nu, tie atkal ir simptomi nu, tām problēmām, kas mums ir. Ja? Bet kas ir galvenais? Galvenais tas, ka kādam jāsāk piekāpties. Nu, mēs jau varam strīdēties par okupāciju, par vēsturi, par visu kaut ko par šito, ja? Bet kaut kur kādam jāsāk kā to apli pārtraukt. Ja? Смотри, вот ты можешь представить, что, ну хорошо, латыши никогда не поймут 9 мая и не будут праздновать уж тем более, да, с частушками, гармошками и иногда, может быть, даже фронтовыми сотней граммов водки. Но ты можешь представить ситуацию, вот чтобы латыши, ну, не мешали бы праздновать тем, для кого 9 мая очень важно. Вот те, которые... Viņi jau īstenībā mēs netraucējam. Īstenībā jau netraucēja sviniet. Nu, kā, īstenībā jau nekādu reālu šķēršļu nav. Bet tu nevari sagaidīt, ka latvieši ies kaut ko svinēt zem Krievijas karogiem tomēr. Ну, никто же не зовет, приходите под латвийские флаги, отмечайте 8-го, не 9-го, потому что для кого-то 8 мая может быть более близкий день. Он жил по европейскому времени, думал о независимой Латвии в годы войны. Бог с ним. Ну вот русские пусть празднуют свои праздники, если так в этнических категориях, латыши свои. Ну, глядишь, через 50 лет еще, может быть, и помиримся. Или праздники уже исчезнут, или новые появятся после совместно прожитой жизни. Es tiešām esmu no tiem, kam 9. maijs kaut kā nav nekādi svētki, un es to kaut kā nejūtu, lai gan es visu saprotu. Bet es, protams, nejūtos piederīgs tai kopienai, kura pie tā sapulcējas pie tā pieminekļa. Tomēr es gribētu uzskatīt, ka viņiem ir tiesības, protams, to darīt. Un tā, nu, es gribētu tikai, lai mēs sākam domāt par kaut kādiem maziem solīšiem viens otram pretī, kaut kādiem minimāliem solīšiem, un viņi varētu sākties tikai no sapratnes. Ja tu saproti, kur ir tās galvenās problēmas priekš latviešiem, ну, kaut kā, teiksim, mēģināt tur микроскопических соļus, lai Нет, я даже думаю, что многие вот понимают, что были депортации, что для кого-то потеря независимости — это плохо. Приход Красной Армии в октябре 44-го в Ригу — это сразу моментальная эмиграция для этой части латышей в Швецию, в Германию и так далее. Или там на Запад, даже вплоть до Соединенных Штатов и Австралии. Может, ну, никто же не восхваляет депортации 9 мая в Пардаугове. Никто же не говорит, что расстреливать латышей или гнать их в Сибирь — это хорошо, это круто. Так же никто не утверждает. Утверждает круто быть сильным духом и выжить, остаться в живых и передать этот дух победы своим внукам. Nu, jā un nē, nu, tā droši vien ir, bet kā arī mums teica ģenerālis, nu, tai simbolika un tiem formstēpiem vien jau ir tik liela nozīme. Ja? Nu, viņi tik piesātināti. Ja? Tiem cilvēkiem, kas piedzīvoja deportācijas, tās ir tās formas, ko viņi redzēja, nu, teiksim, kuras atnāca pie viņiem uz mājām, ja? un aizved viņus uz lopu vagoniem. Tā protams, ir problēma. Nu, эмоционально. Но не бывает же в истории сослагательного наклонения, но эта форма вошла в Берлин. Эта форма открывала двери, ворота гетто и выпускала евреев, которые ждали
своей участи там. Es no savas puses tikai gribētu aicināt, mēģināt kaut kā iejusties tās otras puses argumentos un idejās, pat ja viņi šķiet absurdi un nepareizi. Ja? Pat ja šķiet nepareizi, ka Latvija tika 9. maijā reokupēta vai kaut kā tā, pat ja šķiet nepareizi kāda cita vēstures interpretācija, vienalga mēģināt saprast, kas ir tas galvenie aizvainojumi, tie cēloņi. Ja? Un es domāju, ka mēs varbūt varam kaut kā nonākt līdz tolerantai sabiedrībai, kurā tiešām katrs svin savus svētkus, un tā nav īpaša problēma pārējiem. Ja? Прекрасная идея быть терпимым, а главное, она так долго на ближайшие годы еще может объединять и русских, и латышей в нашей стране. Просто быть терпимым друг к другу, меньше кричать и больше слушать собеседника. Mēģināsim darīt, ko mēs varam šī sakarā. Skatieties mums atkal pēc nedēļas šajā pat laikā, šajā pat vietā. Uz redzēšanos. Paldies. Paldies.